1-3 hokejistiem. Un tagad CSKA 3-1. Un Širokovs piespēle metiens un šķiet netrāpa pa vārtiem gluži kā gribētu. Netrāpīja, man liekas, arī par ripu. Šoreiz CSKA, teiksim, kā ir Sarovijs. CSKA izniekoja šoreiz ļoti labu iespēju. Priekšā skatāmies no lieliska iespēja. Širokovs, Sarovijs. Un pa vārtīku no otras puses no ārpuses trāpīja. Jā, netrāpīja vienkārši Sarovijs, jā, bet viss sākās ar to, ka zaudējām ripu, izejot no zonas pie savas zilās līnijas. Viņš Ļovins viņiem iet pielieto, un tagad 2-1 met vārtī! Marcels Hosā! Pirmie vārtī! Marcels Hosā pārspēja savu tautieti Rastislavu Staņu. Skatāmies vēlreiz atkārtumā. Ļoti labi bija šī piespēle, tik garām pretspēlētāju aizsargam un snaiperu dūks. Mēs zinām, ka Marcelam tādas ir un beidzot viņš ir tās liek lietā. Šādās epizodēs tiešām labs spēcīgs metiens gar pašu vārtu stābu ar Marcela. Arī daļai nomainījās, uzbrucējs nomainījās mums. Metiens no vārtu, 1-1, diemžēl. Metiens ļoti tāls, distants. Ļoti tāls, noteikti ieslidoja zonā, perfekti, kur Skols šāva augšējā stūrī. CSKA šobrīd šajā vairāk maldu. Uzreiz turpat no zilās līnijas ar izdarīja metienu uzreiz. Tāds pārnes pašā stūrī. Jā, teiksim tā. Tā gluži nebija, ka Holts nevarēja šo ripu notikt. Jā, paliek gladis. Projām bez maiņām spēlēs, acīm redzot visu vairāk. Šis pieredzējušais hokejists. 25 gadi. Vārtu priekšā, vēlreiz metiens vārtiem bija pārpils. Filatovs. Pusminūte nedaudz vairāk šķiet arī pagāja un esam jau iedzinējies. Kā spēlēsim tālāk, kā izdosies noskaņoties un starp kājsargiem neredzēja arī Kolts metienu brīdi un iespējams neredzēja, kur palika rīpa. Skaties vēlreiz epizodu no sākuma. Pats uzmeta Filatovs un pats no nētās puses tur caur burzmu. Nikita Filatovs ieraidīja ripu mūsu komandas vārtos. Un šeit arī pārstās CSKA 7 zonu un līdz ar to viss ir izšķirts. Diemžēl zaudējām. Zaudējām galvenokārt paši savu kļūdu dēļ, teiksim tā, savu noraidījumu dēļ. Zaudējām spēli, kuru varējām un vajadzēja uzvarēt